futbolisti pārņem pieredzi no pasaules čempiona kaujas sambo. Latvijas futbola čempionāta 4. kārtas priekšvakarā FC Rīga spēlētāji nolēmuši nomainīt apstākļus. Ikdienas treniņi RTU stadionā, obligāta dienas kārtība, dažreiz pat pa 2 reizēm dienā. Futbola kluba vadība nolēmusi, ka nebūs lieki pilnveidot nodarbības un uzaicināja komandas spēlētājus uz sporta zāli Liepājas ielā 3B, kur atrodas Latvijas taekwondo centrālā skola. Kam tas nepieciešams? Tieši šeit pasaules čempions kaujas sambo starptautiskās klases sporta meistara Artura Korčemneja no Sanktpēterburgas vadībā stundas garumā spēlētāji iepazinās ar futbolam neierastiem vingrojumiem. FC Rīga ģenerāldirektors Aleksandrs Pruņins ir MMA Latvijas asociācijas viceprezidents, kurš pats profesionāli nodarbojas ar šo sporta veidu, un tā bija tieši viņa iniciatīva, un ne jau pirmā šogad, iepazīstināt futbolistus ar cīņu sporta veidiem un nedaudz citu sagatavošanās sistēmu. Tā nav vienkārša mūsu senā drauga un kolēģa Artura Korčemneja meistarklase. Futbolistiem šādas nodarbības ir noderīgas. Stiepšanās, kūleņi, tupšanās un izklupieni, izliekšanās, visdažādākie kompleksie vingrinājumi sērijās un bez tām. Tas viss sevi iekļauj spēka un funkcionālo sagatavotību, kura mums labi noderēs visas piesātinātās sezonas garumā. Darbs ar maksimālu jaudu un tempā. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Protams, ka mēs nenomocījām puišus ar šīm nodarbībām. Tie, kuri ir traumēti, pildīja citus vingrojumus, bet kopumā ar atdevi, ar pienesumu, ko sniedz šādi treniņi, esmu apmierināts. Puišiem nebija viegli, bet toties ļoti interesanti. Arturs ir pasaules un Krievijas čempions, profesionālis jauktajās cīņās, tāpēc pieredze ir nepārvērtējama. Ceru, ka šādas tikšanās mēs klubā praktizēsim arī turpmāk. Nodarbības beidzās ar stiepšanos un atjaunojošiem vingrojumiem, pēc kuriem spēlētāji vēroja paraugu demonstrējumu uz sparingu burī. Treniņā piedalījās praktiski visi FC Rīga futbolisti, vairāk kā 20. Всем привет, я вратарь футбольного клуба Рига Игорь Литовка. Ждем вас 8 мая на нашу игру на стадионе Сконте. Приходите.